Neviens tevi netestē, ja? To ir svarīgi saprast. Nav tā, ka kāds nāk un tagad, skatīsimies, līga var vai nevar. Šito tāds nenotiek. Tas ir tāds žargons, ko mēs bieži vien izmantojam, lai būtu varbūt vieglāk saprast kaut kādus konceptus. Bet ko mēs patiesībā ar to domājam, ir, ka tad tu kā cilvēks auti savā apziņā un tu attiecīgi cel savu vibrāciju. Ļoti svarīgi saprast par to, kā ir uzbūvēta pasaules matrica. Mēs dzīvojam vibracionālā visumā. Kas saka, Tesla teica, ja gribi saprast pasauli, patiesībā sāc domāt frekvencēs un vibrācijās. Un kvantu fizika arī to pašu saka. Jā, respektīvi, un pat atsevišķi kvantu fizika jau reāli apstiprina, ka klausieties, man liekas, tiešām dzīvojam kaut kādā simulācijā. Jā, tā padomājam par šito vienkārši. Tas ir tikai laika jautājums par to visi, es domāju, visi piekritīs pēc 10 gadiem jau. Tas būs tā kā, es ceru, ka varbūt skolā to pat mācīs jau, ja? Bet, acīm redzami ir, kad ir struktūra šitai matricai, un tā struktūra ir vibracionālos, ja tā varētu teikt, līmeņos. Un šie līmeņi ir tāds kā laika līnijas, respektīvi, tas nozīmē, kurā vibracionālā laika līnijā tu esi, tajā tev notiek tavi notikumi. Un tas nozīmē, ka tad, kad ir liela variabilitāte dienas laikā, starp to, ka tev ir augstas vibrācijas, tad tev ir zemes vibrācijas, respektīvi dienas laikā notiek baigās šūpoles, tad te tu atsities pret augšējo laika līniju, te tu atsities pret apakšējo laika līniju. Tā sajūta ir tā, ka ja tev nepietiek enerģijas, lai iziet nākamajā, piemēram, augstākā laika līnijā ar augstāku vibrāciju, kurā notiek tev pozitīvāki notikumi, tā sajūta var būt tā, ka tu tā kā pret griestiem atsities. Un tas atsitiens pret griestiem, iedomājies tev tagad, tu uzkāpt uz platformas, un tā platforma tev pret griestiem vienkārši atsist, ja? Un sasistos sāptas, vai ne? Un tas ir tas ķipa saucamais tests, ja? Kad pa lielam vienkārši nepietika spēka, lai iziet tajā nākamajā vibrācijā, jo tā nākamā vibrācijas laika līnija, viņa ir smalkākā vibrācijā. Tas nozīmē, mums ir jāceļ mūsu vibracionālais stāvoklis, lai mēs mečotu un sakrist ar to vibracionālo laika līniju. Attiecīgi apakšēja, zemākā, piemēram, ja, tas pats sāp tas atsitiens, jo tur ir lielāks blīvums atkal. Kāpēc sāp, kad atsitās pret augšējo laika līniju? Pret augšējo laika līniju sāp, tāpēc, ka augšējā laika līnija ir augstākā vibrācijā, un tā augstākā vibrācija dod tev lielāku kontrastu par tavām programmām un iekšējo stāvokli. Tad attiecīgi tās enerģijas, kuras nav rezonansē ar to augstāku laika līniju, viņas pēkšņi izgaismojās ļoti spēcīgi. Ja tev agrāk bija maza gaismiņa, kurās tu kaut ko tur saskaties, tad tagad ir prožektors un tu reāli skaidri redzi, kad te pilns galds ar tarakāniem ir netīrs un vispārējais, un ir tāds, oh my God! Un ja tajā brīdī nespēja noturēt atkal nervu sistēmu, ja, tad ir šitā panika un tu tā kā no sērijas ieslēdz gaismu, pilna telpa ar pelēm un tarakāniem, kliedziens, ja, un tur sāk lekt pa galvu un vēl vairāk sasit visu, ja, tur sākās bardaks un panika. Tajā brīdī vienkārši ir jāmāk nomierināties, saprast, jā, labi, rekuji tarakāni un pilns ir netīrs un vēl tam līdz tā, bet labi, tie jau ir mani, es viņus varu kontrolēt, es viņus pārvaldu, es viņus hops notīru, tad izmanto vai reframinga tehniku, ja mums pie izaugsmes sesijām ir izmantojot nervu sistēmas pārvaldīšanas kaut no praksēm, ja, kas ir miera komplektā, bet tas jau ir tādā līmenī, ka jūs sev saprotat. Un iespējams jums vajag parakstīt afirmācijas pēc tam vēl vienam otram, ja, uz to, lai nostiprinās tā jaunā pārliecība. Vienkārši viņai jāieaug smadzenēs, ja. Un jūs nākamreiz, ka iziesiet augstākā laika līnijā, jums jau vairs nebūs tas atsitiens tik sāpīgs. Ja, vēlreiz, atsitiens, vienādības zīme tests. Dzīvē tev notiek notikums. Ja, bet tas jau ir tikai tāpēc, lai tev parādītu, ka tu vēl nesakrīti ar to vibracionālo stāvokli, kas ir augstākā līmenī. Tas nozīmē, tas ir aicinājums. Tā atbrīvojies no šito un šito un šito, un tad mēs tev ielaižam tur. Tad tu vari brīvi iet tur. Ja, tad tā kā, viss kārtībā. Un savukārt apakšējā laika līnijā, ja, tā laika koridoru izkrīt ārā un uz apakšējās, tas ir tā kā, piemēram, ja kāds lecis no 10 metriem, tur, labi, no 10 metriem nevajag, no 2 metriem laipas kādā upē un līdaciņā, nevis līdaciņā, bet baļķītī, bams, vienkārši, ja? Vai ezerā no laipas vienkārši zvaigznītē, kas saka, pah, ja?
un tā, ka viss vēders sarkans ir pēc tam, jā, nu, atsitiens. Nu, tāpēc, ka kā gaisam ir viens blīvums, ūdenim ir cits blīvums, jā. Jūs mainat blīvumus dimensijām, jūs principā starp enerģētiskiem līmeņiem iziet. Vienkārši tas apakšējais ir daudz blīvāks, un viņš izjūtās kā ciets, principā. Un, principā, ja tu tur novandies, tev sajūt, ka tu sasities. Tas tā kā stāvot kājās nokrīt un tev sāp, jā. Vienkārši tā turakal tā enerģija ir daudz nepatīkamāka, un tu uzreiz jūti, ka tu tā kā iemērc vienu kāju ūdenī, viņi saslapinās, un ja tas ir ziema, tu uzreiz jutīs, ka ir augsts, un tev ir šoka stāvoklis iekšā, diskomforts, ko principā atkal mēs sakam, ķipam, testē, jā, bet patiesībā tas nozīmē, ka tu nogāzies līdz nākamajai laika līnijai, tu jau sāc savienoties ar viņu, un tāpēc tu izjūti to vibracionālo atšķirību. Ja šitas bouncings notiek visu laiku starp tām laika līnijām, tad liekas, mani tur testē. Nav nekāda testēšana. Tas ir ļoti labs indikators, kas parāda to, kurā līmenī mēs esam. Saprotiet, ja? Tas parāda to, kur mēs esam. Un atkal par tiem testiem jums vienmēr jāņem vērā, kas ir tas, ko jūs vēlējāties pirms tam, ja? Ko tu pasūtīji. Vai par ko tu tur nošķaudījies vai nolamājies tur pāris stundas atpakaļ vai pāris dienas atpakaļ. Ja? Tas, ko tu pieredzi, tas ir tas, kas nāks uz atstrādi uzreiz. Tagad vienkārši ļoti strauji notiek. Agrāk cilvēki varēja tur nedēļām, mēnešiem savu karmu gaidīt. Ja? Karma ir action, tas nav ne labi, ne slikti. Karma ir darbība. Agrāk viņi savu darbību sekas varēja gaidīt ilgāk. Tagad tas notiek ļoti ātri un momentāli ir korekcija. Īpaši jūs strādājat ar apziņu un enerģijām, jums vēl ātrāk notiek. Jums momentāli gan arī notiek. Dienas laikā, ja? Maksimums pāri dienu laikā ilgākais. Šie ir tie patiesie testi. Un tas nav slikti, tas vienkārši parāda to, kur tu esi. Un mums to vajag, tāpēc, lai mēs saprastu, kā mēs progresējam. Un galu galā, ko nozīmē tests? Ja tu gribi sajust savu spēku un sajust to, ka citu cilvēku viedoklis mani neietekmē. Ko tas nozīmē? Es gribu sajust savu spēku. Labi. Bet tad tu ekspektē, ka tu vienkārši sēdēsi savā istabā un viens pats vai viena pati, un tev tur baigā pārliecība, kroči, jā, man neinteresē, man nerezonē, tur es varu stāvēt savā spēkā, un man citu cilvēku pārliecības vai viņu viedoklis neietekmē. Un tajā brīdī, kad tu izēji ārā un reāli saskaries ar pirmo cilvēku, tad jau sākās tas pārbaudījums, tad cik tu stabils esi vai stabila. Lūk, tāpēc mums vajag to dualitāti, kuru mēs šeit pieredzam, lai mēs saprastu, vai mēs esam patiesībā apguvuši to vielu. Tas jau ir mūsu interesēs. Jo pretējā gadījumā atkal jūs teiksiet, jā, bet es nezinu, vai es esmu vai es neesmu tajā realitātē. Un tā kā vienīgais, kā tu to var pārbaudīt, ir, vai tu tā dzīvo. Un vai tu tā dzīvo, tas nozīmē, tev ir jābūt situācijai ikdienā, kur to saskarsies, kur tev ir pēkšņi, es dzīvoju pārticībā. Davai, tad nopērc un samaksā par to pakalpojumu vai lietu un izjūties, it kā tev būtu pārpilnība un tev, man nav problēmas to samaksāt, es ar ļoti lielu prieku, laimu un mīlestību. Ja? Bet mēs šeit runājam par maksājumu, kas ir, zinām, virs jūsu iepriekšējā komforta. Ja? Ne jau ikdienas tur sērkociņas nopirkt, ja? Tā nav māksla. Bet reku, piemēram, kur mums ir, mēs runājām ar Intu par šito, ja? Ka viss ir gudri un tāda līdz brīdim, kamēr jāsamaksā par nākamā līmeņa retrītu, kas reāli, kur no cilvēka prasa, tad, lai viņš arī izgruzīja ārā to enerģiju, apmainās ar to, un lai viņam var iegruzīt jaunu enerģiju, jo nauda ir vienkārši enerģija. Ja, piemēram, jums vajag mašīnu, jums vajag dzīvokli, jums vajag nomainīt garderobi, aiziet pie zobārsta vai tam līdzīgi, ja, un atliek, tāpēc, ka trūkuma domāšana ir un liekas, ka nepietiks pēc tam. Bet es dzīvoju pārticībā, ja? Bet joprojām neatļauju sev lietas. Tā nav pārticība. Tā ir garīga apiešana. Ja? Tas saucas slēpjās aiz garīgiem slengiem un tam līdzīgi praksēm un domāšanas un runām, bet patiesībā nedzīvo tā. Tā kā mēs katrs esam savā līmenī tur, vai ne? Katrs esam savā līmenī. Bet tas ir svarīgākais. Ja? Tā kā, ja tu gribi pieredzēt savu spēku, ekspektē, ka tev arī visums palīdzēs, viņš tev piegādās hanteles. Un tas būs tavs tests. Var uztaisīt 10 pievilkšanās vai nevar.
Ja nevari, viss kārtībā. Vienkārši turpini trenēties, kamēr tu varēsi. Ja? Tā. Jo eventuāli jūs visi varēsiet. Mēs visi varēsim visu. Iziesim ārā no šīs dimensijas, atkal visi varēsim visu. Tā ir labā ziņa. Bet mūsu uzdevums ir šeit fiziskajā ķermenī varēt to pašu. Ja? Tas ir tas spēks, ko mēs ar Intu runājam, atmodināt sevī šo te spēku, kad tu spēj caurčanalot tik daudz enerģijas caur šo bioloģisko ķermeni, ka vienkārši tu tiešām par supercilvēku kļūsti. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies visi. Ja? Cik mums tas aizņems, to vēl nezinām.